milzīgs paldies visiem izturīgajiem, kas šito darbu veids, jo tas ir milzīgs darbs, un es saprotu visu izmisumu. Es arī vadu Latviešu biedrību, Vispasaules Latviešu biedrību vadu Latviešu.lv. Un man ir milzīga pieredze, un es gribēju pateikt, apmēram, kā ļoti gribētos, ka šeit varētu pie Zviedrijas Latviešu apvienības izveidot kaut kādu veidu komisijas, kurās varētu veikt arī ne tikai praktiski pasakājumus pasākumus, par ko milzīgs paldies, ko jūs darat, ja? Bet brīvvalsts laika statūtos Latviešu biedrībā bija komisijas, kurās varēja veikt tautvaldības jautājumus un tautsaimniecības jautājumus. Varēja pulcēties komisijās, kurās varēja izstrādāt programmas, vai atgriezties Latvijā, mums tagad vajadzētu tādas programmas. Mums vajadzētu programmas, lai atgūtu varu Latvijā, lai izveidot Latvijā pašu pārvaldības bankas, vai ne? Lai varētu izglītību tur veidot, dzīvesziņu, divsaziņu, jo šobrīd mēs esam pilnīgi nokļuvuši Romas baznīcas tūkstošgadīgās korporācijas varā, ja? Un mums ir vajadzīgas komisijas, ja? Un būtu brīnišķīgi, ja varētu to paveikt, ja? Jo tad, kad mēs sakām, ka mēs svinēsim 100 gadu valsti, bet Latvijā nav nevienas mūsu valdības pārvaldītas bankas, tad tas, godīgi sakot, nav nopietni. Tas nav zinātnis. Valsts neietilpst. Valsts kategorijā. Teritorija, kurā ir tikai ārzemju bankas, kuras veic milzīgu peļņu uz rēķinu, ka mums atņem īpašumus. Tā notiek mūsu īpašuma ekspropriācija. Ja? Un darba tirgus arī ir ārzemju korporācija darba tirgus. Un bēgļi ir vairāk nekā abos pasaules karos kopā. Bet visi ir ļoti skaisti ieaijāti mēdījos runāt par neatkarību. Nu, tā jau ir kaut kāda veida psihoze, psihopātija, vai ne? Kad cilvēki runā vienu, bet īstenībā ir pavisam kaut kas cits. Un, lai atgriezties reālajā pasaulē, ir vajadzīgs šīs komisijas. Un cilvēkiem nav laika, un tas tomēr ir grūts darbs, sabiedriskais darbs, un par to neviens nemaksā pagaidām. Bet ir labie jaunumi. Ir divas ļoti vienkāršas lietas, kuras strādā brīvvalsts laikā. Tās ir pamatiedzīvotāju tiesas, un atgriešanās pie kopu tiesībām, kas bija pirms Romas krusta laikiem. Ja? Mēs dzīvojām tūkstošiem gadu mūsu tēvzemē kopu tiesībās. Tās neviens nevar atņemt mums. To, ko pamatiedzīvotāju tiesas izlēmj, tas ir spēkā, to zina arī juristi. Un tā varētu apstādināt daudzus tiesu izpildītāju cilvēku izmešanas no mājām, un tas vienkārši ir kaut kas, ko mēs esam restaurējuši. Tas ir noiets periods, mums jau ir metodika izstrādāta. Un otra lieta ir tā, ka šobrīd mēs visi esam ASV Federālo rezervi bankas, Petrolejas dolāra banku projektu darbinieki, ja? Jo mums nav pašu emitēta naudas līdzekļu. Viņa nav. Un tas, kas brīvvalsts laikā bija mums savu centrālbanka, kurā emitēja mūsu pašu latus, kurus mūsu kooperatīvi krājot sabiedrības. Vienojās par projektiem, katrs savā miestā, un aizgāja ar kooperatīvu apliecinātu vekseli uz centrālbanku, un tur sadrukāja vietas naudiņu. Un tāpēc plauka mūsu Latvija un poļi brauc pie mums strādāt, ja? Un tāpēc cēla skolas, nevis slēdz skolas, ja? Tā ir pārbaudīta metodika, un mums ir brīnišķīga vēsture. Tas viss ir bijis mums. Bet šobrīd mēs esam iedzīti tādā vāveres ritenī, ka mums vienkārši nav laika. Bet atcerēties to, ka mums tāds brīnums bija, un ka mēs esam tāda divu izraucītā tauta, kurai tas viss bija. Un mums bija šis sudraba lats, ja? Nu, Zviedriem tas nav bijis.
Un tas, ka mēs tagad ņemam no Zviedrijas modeli un visu uz Latviju pārnests, tas Zviedrijas modelis, pie viņiem pirmajiem uztaisīja banku krīzi. 10 gadus vēlāk uztaisīja pie mums, jā. Papriekš Zviedrijas pošt žīrut noprivatizēja, jā. Un uztaisīja privātu banku, kur arī vada jēzuīti, jā. Un pēc tam viņi atnāca uz Latviju. Un tā ir īstenībā organizēta noziedzība, ko mēs esam, nav mums laika ar to paņemt un sakārtot, ja? Un caur šīm komisijām to var visu izdarīt. Un šodien ir brīnišķīgs datums, šodien ir 1. aprīlis, un, lai jūs to visu tā neņemtu galīgi par joku, es esmu izveidojis tomēr dokumentu, ko es iesniegšu. Jūs joprojām esat priekšsēdētāji, ja? Nē, vairs nē. Kas mums ir priekšsēdētājs? Jaunā valde vēl nav ievēlējusi. Nu, un kurš tas cilvēks, kurš dabūja visvairāk balsu, arī nav šeit? Ir. Nav. Un kurš tad ir nākošais, kurš bija tas visbalstiesīgākais? Nu jā, var sakot, es gribētu iesniegt valdei 2 dokumentus. 39 balsis. Jā, bet viņa aizgāja. Bet viņa ir aizgāja. Kaspars ir nākuši. Tas vienalga, vai jaunai valdei nodot to dokumentu. Jā. Jo es pati vairs nevienās citās organizācijās noteikti nevar strādāt, jo man to daudz redz par latviešu biedrību ir. Bet mēs varam dalīties savā pieredzē. Un tātad, ko mēs atklājām? Ka šādas pamatiedzīvotāju goda tiesas var darboties Latvijas Republikas vārdā. Protams, viņas ir Latvijas Republikas valsts iestādes. Un šeit viens dokuments būs tieši Zviedrijas Latviešu apvienībai nododams. Un otrs ir šīs tiesas 55 panti jau pieņemtie ar pamatiedzīvotāju likumdošanu, ko pamatiedzīvotāji paši ir izlēmuši, kādā iekārtā grib dzīvot. Un ANO deklarācija par pamatiedzīvotāju tiesībām piešķir mums tiesības dzīvot savās sociāli-ekonomiskajās sistēmās, kādas bija mūsu senčiem. Un mums nevar likt lietot ārzemju naudu, ja? Mums ir tiesības. Vienkārši cilvēki tās ir aizmirsuši. Tās ir tās klubu tiesības. No tām 10 minūtēm tie 2 palikuši. Un šeit, vārdu sakot, ir pilnīgi cita iekārta. Šeit mēs tiešām esam brīvcilvēki un saimnieki šajos 55 pantos. To visu var atrast labiet.lv. Bet šeit 1. aprīlī es saprotu ļoti labi, ka jūs šito nenobalsosiet šodien šo dokumentu. Ja? Tāpēc tas ir zināmā mērā priekš jums, tas būs 1. aprīļa joks. Bet priekš mums Latviešu biedrībā tas ir pilnīgi jau realitāte, mēs tajā dzīvojam. Un ļoti labi saprotot arī Jāņa izmisumu, tāpēc biedrības ir šausmīga lieta, ja? Jo tur var notikt apvērsumi katrās tādās sēdēs, ne? Bet tāpēc arī es strādāju arī piedevām vēl ar ķoniņienes struktūrām, jo labi ķoniņi var ap sevīm izveidot brīnišķīgas iekārtas, un tad viens no otra var mācīties, un tas ir atjaunots mums ķoniņu struktūru, mūsu seju. Un šeit ir ķoniņa rīkojums atzīt Latvijas Republikas valsti par okupētu teritoriju, kurā dzīvot un pārvaldīt savu tērzemi latviešiem nav dots kopš 1940. gada. Un sakarā ar to, ka Latvijā kopš 2. pasaules kara notiek augstais sistēmiskais atomkarš, jo Baltijas jūra ir pati radioaktīvākā pasaulē, un patiesībā otro pasaules karu uzvarēja Romas 3. Reichs, kas bija finansējis arī 1. pasaules karu. Un tagad netraucētu finansēt 3. pasaules karu. Un mēs mierīgi vienkārši, mēs ar to nestrādājam viņi. Mēs strādājam viņu korporācijās, lai varētu izdzīvot. Un to mums vajag izmainīt. Bet mums ir 2 ļoti būtiskas sistēmas, kuras 91. gadā neatjaunoja. Viena no tām ir pilsoņu kongress, kurš savāca 800 000 Latvijas Republikas valsts pēcteču rakstiskas pilnvaras, bet viņu nepielaida pie varas. Tātad mums ir Latvijas Republikas valsts, kuru tiešām atjaunoja, bet viņu neizveidoja. Un mēs varam strādāt mūsu šajās komisijās ar Latvijas Republikas valsts izveidošanu. Un priekš tā ir vajadzīgs tātad
pilsoņu kongress un 3000 latviešu biedrību atjaunošana, kuras bija brīvvalsts laikā un kuras 91. gadā ar likumu atteicās atjaunot. Bet atjaunoja 3000 Romas draudzes. Tāpēc es runāju par Romas reihu, ja, kā mēs esam nokļuvuši. Bet ar šiem pantiem mēs tiekam pamatiedzīvotāju varā, un mēs varam kļūt vareni atkal. Un tātad es īsinot visu šo tekstu, nolasīšu tikai vēl to, ko mēs aicinām Latviešu goda tiesa rīko Zviedrijas Latviešu apvienību atzīt Latvijas Republikas valsti par 91. gadā atjaunotu, bet neizveidotu. Un zinot pasaulē, ka Latvijas Republikas valsts izveidošana joprojām ir Latvijas tautas prioritāte numur 1. Un valsti beidzot sāks izveidot pilsoņu kongresu un latviešu biedrības, kam valsts tūlītēji radīs līdzekļus, lai atjaunot valsts iestādes pēc brīvvalsts laika statūtiem. Brīvvalsts laika statūtos Centrāla banka pakļaujas valdībai. Šobrīd no 92. gada, likums par Centrālu banku, viņa ir atdota Rotšildiem. Tā ir vienīgā mūsu nelaime. Kā mēs atjaunojam šos brīvvalsts laika statūtus mūsu būtiskākajām institūcijām, mēs varam atgriezties mājās. Paldies, es domāju, dokumentu valdei. Jā. Kam tad es varētu to iesniegt? Es lieku... Tā ir Latvijā reģistrēta latviešu biedrība, kura ir atjaunota pēc 38. gada latviešu biedrības statūtiem. Tā būtu Rīgas latviešu biedrība? Tā bija Rīgas latviešu biedrība, bet tā kā 93. gada 18. Februārī Godmanis iesūtīja bruņotu vienību Rīgas latviešu biedrībā un izmet ārā tos, kas mēģināja atjaunot pēc vecajiem statūtiem. Tad tikai tagad, 5 gadus atpakaļ, mēs atjaunojām pēc brīvvalsts laika statūtiem īstu latviešu biedrību. Jo Rīgas latviešu biedrība nestrādā pēc brīvvalsts laika statūtiem. Tā būtu kā dublējuma. Viņa ir korporācija, viņa jau ir ar visām bankām sabiedrotā. Latviešu biedrība numur 2 tad iznāk. Nu, tā ir, jo problēma ir tā, ka gan ministrijas, gan Saeima ir Vācijā reģistrēti uzņēmumi. Jūs to visu varat ieraudzīt upik.d. Tās nav valsts institūcijas. Ja? Un tas pats ir ar Rīgas latviešu biedrību. Bet mēs šobrīd latviešu biedrība esam vienīgā būtiski, kas strādā pēc brīvvalsts laika statūtiem. Un cik ir biedri šajā biedrībā? Tas ir slepens cipars. Un ne jau mūsu skaitā ir mūsu spēks. Viens cilvēks, kas ir brīvcilvēks un kas zina, kā atjaunot brīvvalsti. Bet tad šī biedrība ir slepena, jā? Nav viņa slepena. Cik tad tur ir biedri? Biedru skaits ir slepens. Aha. Tāpēc, kad mums pakaļ ir visi iesaistīti. Tāpēc es arī filmēju. Jo tikai filmējot, tā ir vienīgā mana aizsardzība. Paldies, Dita. Lūdzu. Un uz sadarbību. Kam tad es iesniedzu šito? Jā, varbūt pierunājam protokolam tieši tā. Vietiņi lūdzu. Un uz sadarbību. Un lai mums top mūsu brīvvalsts. Paldies. Tad es